Labrīt! Šodien ir sestdiena. Man māsa uz Ziemassvētkiem uzdāvināja braucienu pa Siguldas Kamaņu trasi lejā ar tādu to laiviņu, to pučko. Un šodien ir tā diena, kad mēs izdomājām viņu izmantot kopā ar māsītes un brālēnu un Pēteri. Mēs brauksim uz turieni. Kāpēc zipspuls ir vēl? Tāpēc, kad es... piedod. Netraucē tas, kas filmēja. Es nokrāsoju uzacis. Viņas vairs vienkārši nav tik ļoti nekrāsainas, tā kā viņas jau bija kļuvušas. Nē, tas smūgs laiks šodien. Varancins! Centpisais. Vau, tas ķēnīs. Šeit mēs braucam uz Siguldu. Es atklāju, ka manā Bembijā arī ir tādas funkcijas kā videolapse. Un tāpēc es izdomāju, ka es gribu pamēģināt ierakstīt visu ceļu uz Siguldu. Nu tā tad jums šeit ir. Un netālu no Siguldas sāk snikt. Nu tas tā, informācijai. Mēs esam Eklērā. Manā vismīļākajā vietiņā, kur var dabūt pankūkas Siguldā. Paldies! Kur tu varētu būt? Pie kas? To paņemt? Jā. Tu būs pārāds. O jā, tas ir tas, ko es vēlos viņam darīt. Es jau tā paņemies ar dienu. Man ģimene negrib filmēties. Teiksim tā. Tur cilvēki jau gaida rindā. Es domāju, ka šis ir ekskluzīvs pasākums. Lolu. Ļoti neforši. Es gaidīju, ka es būšu ekskluzīvā pasākumā vienreiz dzīvē. Bet zini ko, nē. Nē. Es gribēju sēdēt priekšā, bet tad atnāca tas darbinieks un vienkārši parādīja ar pirkstiem, kurš pēc kura būs, un es biju pašā aizmugurē. Un tad man viņš pateica, nākamreiz paēd. Es ļoti atvainojos. Lūgums visi jau ir atrasts startam, gatavojas Vučko. Lūgums visi jau ir atrasts startam, gatavojas Vučko. Vučko atrasts startam, gatavojas Vučko. Es kliedzu. Un vienā brīdī es sapratu, ka man mute ir galīgi izkaltos no tā vēja. Tas bija jautri. Es arī izklausos pēc aizkautas cokas, tāpēc... nu, it is what it is. Bet tas noteikti bija jautri. Un tas bija diezgan ātri. Es nedomāju, ka būs tik ātri, bet bija tas ātri. Tas bija ātri. Un tad tur pa vidu bija bišķīt lēnāk. Un tad atkal jau ātrāk. Tas bija tikai šļūgt pa Līvaku parka trubu. Tikai ziemā. Un pa ledus trubu. Ar kaut kādu skolas matraču veidot laiviņu. Nu kaut kā tāds ir. Tieši tāds ir. Un
Un tad mūs veda augšā ar to mašīnu, ar kuru veda augšā Vučko, un veda arī tos cilvēkus, kur nobrauc ar to Vučko lejā. Un man palika slikti. Tas bija ļoti slikti, jo mūs veda augšā par tiem visiem serpentīniem. Bet bija forši. Tā arī bija aktivitāte. Tas bija tā kā process pilnībā. Bija forši šodien. Es vienkārši jūs gribēju paņemt līdzi tajā, ko es izdarīju šodien. Tāpēc. Un nu, tad jau darat, ko jūs... Izstāst, kā tev patika braukt lejā pa to kalnu? Pa bobsleja trasi. To jau tu nevienam nepaskaidroji. To jau es nevienam nepaskaidroju, jā? Nu, braucot lejā pa to bobsleja trasi tajā Vučko, tas bija, es domāju, ka tas būs lēnāk, bet tas īstenībā bija diezgan ātri. Tas bija diezgan jautri. Labi, tas bija ļoti jautri. Es kliedzu. To droši vien varēs dzirdēt tajā video footage'ā. Tikai ļoti žēl, ka man nosēdināja aiz mugurē. Man tas instruktors vēl pateica, ka man vajag paēst nākamreiz. Lai es tiktu citā vietā sēdēt. Jo tā kā laikam priekšā un aiz mugurē liek vieglākos cilvēkus. Es domāju, ka tas būs neinteresanti. Tas īstenībā bija ļoti interesanti. Sajūtos kā bobslejs. Jā, vai ne? Es domāju, ka tas būs tā kā pilnīgi neko neparādīs no tā, kā ir būt bobslīstam. Bet tās virāžiņas jau pilnīgi bija Bet tās virāžiņas, es domāju, varbūt, ja es mācātu izbraukt, tad tas būtu vēl foršāk. Bet baigais spiediens liek no virāžās. Jā. Liels G-force. G-force. Kā to sauc? Centripēdas. Newton. Centripēdas. Spēks? Nē? Arī. Tur viss kaut kāda spēka darbojas. Bet tagad nebija nekas tik traks, bet tas maz bija. Bet bija bišķīt. Nu tā kā bija tieši tik traki, kā vajadzētu būt traki kaut kādiem turistiem. Nu, tādiem, kas grib pastīties, kā tas ir. Tur arī pateikt, lai tie, kas ir braukuši, nokomentē, kā viņiem patīk. Jā, izdara tieši to, ko Pēters teica. Jo viņam sanāk runāt citiem cilvēkiem komentāros, bet man nē. Es neesmu tas cilvēks. Saprot, es varētu taisīt savu kontentu, un tu varētu paprasīt, ko viņi par to domā. Vienmēr. Ok. Daram tā. Tas varētu īstenībā strādāt. Vēl kaut kas? Es koncentrējos. Nu jā, labi. Ok. Tad dariet visu, ko jūs vēlaties darīt. Un tad jau tiekamies nākamajā video, kad es izdomāšu tādu uztaisīt. Čau! Varēja pateikt, Sigulda aizrauja. Valmiera aizrauja. Kāds ir sauklis Valmierai? Pēci? Valmiera zaļā pilsēta. Ok. Tad tiekamies Valmierā zaļā pilsētā nākamreiz, ja? Ok, čau!